Esiet sveicināti labākajā bērndārzā Ziepniekalnā. Kādēļ labākajā? Tāpēc, ka šeit ir pašas profesionālākās, mīļākās, sirsnīgākās, saprotošākās audzinātājas auklītes. Bebe ir dzīvesveids. Jautāsiet, kādēļ? Tāpēc, ka viss kolektīvs ir iesaistīts tajā, lai bērnam būtu piepildīta diena, lai bērns no rīta jau zina, kāds būs dienas režīms, lai zina, kad notiks rīta aplītes, kas viņam ļoti patīk, lai zina, kad būs matemātika, būs zīmēšana, dabā pētīšana, sports, mūzika. Šo visu mēs rūpīgi kopā ar audzinātājiem sadarbojamies, lai katrs vecuma posms būtu iemācījies tieši to, kas viņam ir jāiemācās, lai katrs bērns attīstās savā pakāpē. Mēs īpaši izvērtējam katra bērna attīstību, raugamies, lai katrā vecuma posmā ir tieši apgūts tas, kas viņam ir nepieciešams. Man kā audzinātājai patīk redzēt bērnu emocijas. Kā viņi uzvedās tad, kad viņi redz kaut ko jaunu, vai tad, kad viņi redz kaut ko jau sev pazīstamu. Šīs emocijas mēs palīdzam bērniem atpazīt, iepazīt, kā uzvesties, kā šīs emocijas pielietot savā ikdienā. Bērni ir dabiski zinkārīgi. Viņiem ir viegli radīt interesi par dažādām lietām, ko mēs darām ikdienā. Tā var būt gan skaitīšana, burti, gan arī došanās pārgājienā, vai tāpat zīmēšana. Un man ir ļoti interesanti ar viņiem strādāt, redzēt, kā viņi aug. Es izvēlējos strādāt par audzinātāju, jo šajā darbā nekad nav garlaicīgi. Katra diena ir savādāka. Bērni nāk ar prieku uz dārziņu, redzam viņu izaugsmi, kā viņi mainās, kā viņi sākumā ir bēdīgi, pēc tam nāk samīļo audzinātājs, auklītes samīļo. Darbā ar bērniem bērndārzs galvenais uzdevums ir, lai viņi caur rotaļām un spēlēm apgūtu iemaņas un prasmes. Šis darbs ir pats labākais pasaulē, jo neko nevar salīdzināt ar to bērnu mīļumu, ko mēs saņemam ikdienā. Tieši bebēs strādāju tāpēc, ka man šķiet katrai vietai, lietai, to veido cilvēki. Šie cilvēki, kas ir veidojuši bebi, ir sirds cilvēki. Es sajūtos šeit kā savējais un kā mājās. Šeit es laikam sevi redzu. Visi bērni šeit ir mīlēti, gaidīti, un arī bērnos to var redzēt. Kā viņa tas progress, kā viņi, kad ir atnākuši maziņi, nobijušies, un kā pēc tam, kā viņi jūtās šeit tiešām kā ģimenē. Mēs lepojamies ar katru bērnu, kas dodas tālāk uz skolu, jo mēs zinām, ka mēs esam iedevuši pašu labāko, ko varējām. Jo mazie ķipari ir izauguši par lieliem, pārliecinātiem cilvēkiem. Gaidīsim jūs bebē! Augsim kopā sirsnīgi! Uz tikšanos!